Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Raidījums Laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Stalbergs, un šodien turpināsim lasīt Jēkaba vēstuli. Un lasīsim šodien, iesāksim lasīt 2. nodaļu. Studijā sveicinu Latvijas Vasaras svētku draugu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti. Rīgas Mežaparka un Baldonas evaņģelisko luterisko draugu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Rīgas Baptistu Āgenskalna draudzes mācītāju Jāni Balodi. Labdien. Mani brāļi, lai mūsu godības kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu. Jo, ja jūsu sapulcē ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tērpā, bet ienāktu arī nabaks netīrā tērpā, un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu, un sacītu, tu nosēdies labi, ērti še. Bet nabagam sacītu, tu stāvi vai sēdies tur pie mana kāju pamesla. Vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem? Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl? Bet jūs esat nabagu likuši negodā. Vai bagātie pāri jums neuzkundzējas? Vai viņi jūs nerauj tiesās? Vai ne viņi ir tie, kas zaimo labo vārdu, kas saukts pāri jums? Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu, tad jūs darāt labi. Bet, ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Jo, ja kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo, kas ir sacījis, tev nebūs laulību pārkāpt, ir teicis arī, tev nebūs nokaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauj, tad tu esi kļuvis bauslības pārkāpējs. Tā runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums, jo tiesa ir bez žēlistības tam, kas neparāda žēlistību. Žēlistība nebēdā par tiesu. Lasīju Jēkaba vēstuli 2. nodaļu no 1. līdz 13. pantam. Vienmēr, kad lasu šo raksturvietu, realitāte tomēr ir savādāk. Labi. Negluži tā, ka tam nabadziņam mēs sakam, aiziet tur aizmugurē. Bet noteikti tam cienījamam sabiedrībā, jeb status, ieņēmis status, viņu taču neatstās tur aizmugurē. Man nav nekāds status, un es zinu, es aizēju uz kādu draudzi, man pienāk klāt, Talberkungs nāca priekšējā solā. Es saku, mīļie, lūdzu, atļaujiet, es vēlos būt pēdējā solā. Ne tāpēc, ka es esmu slikti apģērbies un netīrās drēbēs, bet vienkārši es nevēlos būt pirmajā solā. Bet kā to tomēr Jēkabs saka, tad jūs esat faktiski bauslības pārkāpēji, jūs nedarat. Un vēl jau vairāk viņš saka, redz, kāpēc te jūs parādāt to godu tiem augstajiem?
viņi tāpat jūs kādā brīdī iesūdzēs tiesā. Jeb vienalga kādā brīdī jūs pametīs. Protams, ne jau viss. Kā tev, Jāni, ir? Es domāju, ka šeit ir viens bet. Viņš runā par to, ka tam nabagam saka, sēdies pie durīm, jeb sēdies tie stūrī. Lieta jau ir tā, ja Talberga kungs ir ieradies baznīcā, man priekšā ir brīva vieta, es noteikti tieši un teiks, Talberga kungs lūdzu nāciet, šeit ir brīva vieta. Un es teikšu kādam, kas tur sēdēs, tāds zemāk kārtas pilsonis, cilvēks, es teikšu, ej prom, te nav tava vieta. Te nāks Talberga kungs. Te nāks Talberga kungs, te tu nevar sēdēt. Tad tas būtu nepareizi. Bet, ja tur ir brīva vieta, kāpēc neaicināt, jo Bībelē rakstīts, dodiet godu, kam gods nākās. Bet es uzskatu, ka dodot godu citam, es nevaru līdz ar to, kā saka, sabojāt citam garstāvokli, man te padzina no šejienes. Kaut gan es esmu kādā mazu humoru dzīvē piedzīvojis, es iegāju kādā baznīcā, pirmdienas rīta apsēdos un sēdēju un lūdzu Dievu, un pēkšņi man blakus atskanēja balss, jaunais cilvēks, pavirzieties, tā ir mana vieta. Es domāju, laikam pārpildīt baznīcu, mēs bijām 3, bet man izfīrēja no vietas. Nosauca par jaunu cilvēku. Jā, es biju ļoti priecīgs, ka par jaunu cilvēku nosauca. Jā, bet tas ir interesanti, ka tomēr tas iekšējais ir tā. Tas ir labi ģērbies, tad jā, tas nav tik labi ģērbies, tad nē. Un ne jau tikai pēc tā viena apģērba. Tu tagad teici iekšējais, es teiktu, nē, tas ir tas ārējais, pa ko Jākabs arī tas vecais. Nē, bet es ko gribu sacīt, tas teikums, ja mēs tā uzmanīgi ielasamies, viņš atkārtot to tā pasvītroti pasaka, viņš varēja tik pateikt vienkārši bagāts un nabags. Bet nabago pasaka vienā vārdā nabags, un tur varbūt kādas netik labi ģērbies, bet bagātam tā kā pasvītro, ir tie gredzeni pirkstā, ir tās drēbes greznās, nākamā teikumā, un atkal drēbes greznās, ja, 2. pants aprakstīts. 3. kas tas ir? Jākabs rāda, kā mēs kļūdamies, ka mēs vispār patiesībā arī pazemojam to bagāto cilvēku. Jo tā klanīšanās, kā viņš šeit parāda, patiesībā jau ir nevis cilvēkam, bet tiem gredzeniem un tām smalkām drēbēm un tām maciņam. Ja? Roberts Feldmans mācītājs savulaik teica tā teikumu, tas ir grāmatā arī iepublicēts, ļoti svarīgs teikums. Nepelnīts gods pazemo cilvēku. Tas ir viņa pazemojums, jo cilvēks, kas ir ar savu, kas zina, kā jāsaka, gods tam, kam gods pienākās, ja viņam saka nepelnīts gods, tad tu ar šo teikumu viņu īstenībā pazemo. Ja mēs sakam, nezinu, kad Tālvalds ienāk baznīcā, nāc Tālvalds, pasaki tu lūkšanu, tad Dievs noteikti dzirdēs. Lūk, šis būtu tev pazemojums, ja tas nav apstiprinājies ar to, tie cilvēki patiesībā, tāpēc tev varbūt ar nemaz negribās, ja, jo tu tajā dievkalpojumā varbūt ar nejūties centrālais, vai ne? Tas ir ļoti interesanti, ka šeit ir tas pats, un lai mēs uzmanamies katrs, jo reizē mēs cilvēki patiešām to bagāto cilvēku vispār noignorējam, redzot to viņa maku. Arī tā, tamdēļ āriene un tamdēļ, lai uzmanamies, ja tas cilvēks vienalga kāda tā āriene būtu, ja tas cilvēks ir pildījis ķēnišķo likumu, ir mīlējis, ir cienījis savu tuvāko, ja tas bagātais ir parādījis cieņu, jebkuram tikai tāpēc, ka Kristus mīl cilvēku, tad mēs viņam dodam godu vietu, bet ne viņa gredzeniem, ne viņa drēbēm, bet viņam. Jā, šeit interesanti, paldies, brāļi, jau iedēs kādā komentārā lasīju, nezinu, cik tas precīzi vai ne, ka šeit šajā tā ilustrācija, tad Jākaba sprediķī, jeb uzrunā ir ņemta arī no šī, varētu teikt, draudzes tiesas, par kur arī korintieši 1. grāmatā 6. nodaļā rakstīts, ka bagātie vairāk ved pie tiesām, kur tad iet, vai pie saviem, vai kur ārā, kā arī, ja tas notiek baznīcas tiesā vai savstarpējā, ka šeit jau parādās, ja tātad tā kārtība prasīja, lai abas partijas, ja puses būtu vienādā līmenī, tad nosēdināts, lai viņas uzklausītu, arī pēc viņu likumiem, saka, tad, ja tas viens ir labi situēts, tad viņam bija jādod arī otram tā drēbe, lai nevar no drēbēm pateikt starpību, jeb jāģērbās vienkārši.
Jo rādot šo atšķirību, tiesnesis kļūst partiāls. Viņš jau rāda vienam favorītismu, vienu virza uz priekšu, otru saka malā, vienu uzklausīs. Te jau iepriekš ir redzams, ka spriedums varētu būt netaisns. Protams, mēs to redzam arī tālākajā un iegāismā visā tādā attieksmē pret cilvēkiem un kā iet, bet jo tālāk arī Jēkabs min faktiski teoloģiski argumenti atsaucoties uz Kristu un vecā derībā, kur nabaks, jeb trūcīgais, tomēr netiek izstumts, bet tiek, viņam arī parādīt zinām uzmanību. Un kungs Jēzus jau sevišķi uzsvēra šo te, ka ne pēc tā ārējā ir jāvērtē, bet ir jādod iespējas visiem. Jā, gadus atpakaļ esmu bijis pat vairākos tādos biznesa semināros un menedžments mācīts, un tur ļoti uzsver tavs imidžs, jeb tavs, kā ir latviski imidžs? Tēls. Tēls, jā, paldies. Mans tēls. Tagad, kā es ienāku iekšā, un tad, protams, kāds tev ir pulkstens rokā, kādas tev ir kurpes kājās, cik tur dārgs ir kādas firmas. Un galvenais jau kas? Galvenais tā firma, kas veidot to tavu tēlu. Un ja tad tev ir vēl, plus vēl arī kāds plastmasas gabaliņš, kas ir apzeltīts bišķītiņ bankā, kaut kur tāds treknāks, tad... Tu jāpaskaidro, ko tu to domā. Es domāju, kredītkarte, kura ir zelta un... Platīna. Jā, vēl ir platīna arī. Un tad jau, protams... Tevi nepazīst, tevi nezina. Pasaulē tādā veidā iepazīst cilvēku un uz to liek akcentu. Un daudzi darījumi notiek, es domāju, pat varbūt visi 50% notiek, tāpēc, ka tas pirmais tēla iespaids, jeb imidžs ir iepaticies un, jā, es tad ar tevi runāju. Nē, tā atnācis, ar tevi nav ko runāt. Tāpēc jau nevienreiz viena Eifeļtornis ir pārdots. Kas skatās uz imidžu, skatās uz kantori, lasīja paziņojumu, pārdot. Cilvēks iet nopērk, beigās, ka jāiet pie, kā viņš saka, tas ir mans, viņš saka, kas jums pārdeva? Tiem nebija tiesības, viņi vispār nav. Bet izskats ir skaists. Krāsainais metāls Latvijā jau te ir vairāk Eifeļtorni kopā skaitot, pārdot un noskrūvēt. Tas pats skaists izskatās. Darbinieki skaisti, viss ir skaisti un ne jau pavelti. Latvieši saka, neskaties vīri no cepures. Un tā ir tas, manuprāt, arī tas Jēkabs par to runā, ka neskaties no ārienes, kāds te viņš īsti ir, bet paskaties, varbūt, ka tas nabaks, viņš ir daudz garīgāks par to, kas ienāca iekšā. Viņš ir rakstīts svētīgi gar nabaga, jo tiem pieder debes valstī. Jā, bet redz, tur ir vajadzīgs laiks, lai iepazītu to cilvēku. Un šodien vairs nav laiks iepazīt, parunāt, vienalga par kādu tematu. Jūs, brāļi, arī esat bijuši augstās sabiedrībās. Un ziniet, ja tu vēlies tur iesākt kādas garīgas lietas pārunāt, man patīk viestur seju, pievilc tūmā, lūdzu. Tu vēlies pārunāt garīgas lietas, tev tā uz tevi skatās, labi, Tāberkungs, lai tev labi klājās un aiziet pie nākošā. Bet man negribās pa kaut kādām kārtējām atkal kādām intrigām, jeb kaut kādām tādām laicīgām lietām runāt. Pagaid, ja mēs esam pats sanākuši ar labu lozungu, jeb labu virsrakstu, kas ir nes garīgu vēsti, tad es domāju, ka mēs tur varam pārunāt garīgas lietas. Izrādās, nē. Man liekas, tā ir diezgan komiski ir par tiem gradzeniem. Es lasīju arī vienā tādā skaidrojumā par šo vietu, ka bija pat cilvēki, lai tajā laikā skaities, jo tev vairāk tie gradzeni uz pirksti, jo tu esi arī ievērojams, līdzīgi kā mums tie Rolex un Dolce Gabbana un viss tādi, tad tu esi tajā biznesa struktūrā uzreiz pamanāms un tu noteikti esi tas īstais vīrs. Bet bija cilvēki, kuriem tā nebija.
viņi vienkārši uz to laiku, kad vajadzēja doties, viņi izīrēja. Un tas man liekas, vispār komiski paliek, lai tu atnāktu uz draudzi, lai sev parādītu, tu tērē naudu, tu tērē laiku, tu tērē tās pūles, lai to iegādātos, lai sev parādītu. Un tad liekas, tālāk jau viņš runā Jākabs par to grēku. Jā. Kam tu kalpo? Jā? Labi, ja viņš to ir darījis, izīrējis, viņš to ir darījis, lai tas būtu. Bet ja mēs uzķeramies, tad mēs tiešām kļūstam smieklīgi. Ja viņš ir to izīrējis un vienkārši tikai parādījis ārēji. Domāju, tāda arī viena lieta ir, šeit ir runa par apģērbu, bet es domāju, mūsu laikā, varbūt pat nerunā reizēm par apģērbu, bet tev jābūt dievkalpojumā tam un tam. Cilvēks atnāk, tā nav. Tad te nekā nav. Tas mācītājs, tur netaisa kaut kāds aktieru kurs, vai kaut kādu šovu, tad nekā nav, te gara nav, Un es domāju, pat tas apģērbs, zem tā apģērba mēs varam palikt visu ko, kas, teiksim, kļūst liekas, kas padara to visu galveno jēgu saprot. Kad apustuļu mācekļi, rakstīja Dievu vārdu, viņi nerakstīja pantus vai nodaļas. Un viņi rakstīja vienā laidienā. Un tāpēc ļoti svarīgi man šķiet saprast, tas ir kā turpinājums tam, ko mēs jau runājam pagājušā reizē, ka ir cilvēku kategorija, kuram ir īpašs stāvoklis, status, un tie tātad ir bērni, bāreņi un atraitnes. Un tad Jākabs saka, ka kalpošana viņiem ir tātad, patīkama Dievam, ka tā ir tīra un neapgrēcināta kalpošana. Un, mēs to tā darām, mēs sevi pasargājam no pasaules nešķīstības, mēs sevi sargājam, bet, ja mēs to nedaram, tad patiesībā, mēs staigām nešķīstība ar to domāšanas veidu, par ko mēs īstenībā runājam, jo kas tad notiek? Mēs šķirojam, mēs salīdzinām un mēs spriežam tiesu par cilvēkiem. Un Kristus saka, netiesājiet, lai jūs paši netiktu tiesāti. Šī rindkopa, ko mēs te lasījām līdz 13. pantam, noslēgsies ar žēlsirdību, un mums tātad nav šīs žēlsirdības skatiena. Mēs neuzlūkojam cilvēku, kā Kristus uzlūkoja. Un caur to tātad, bieži tur būs tā problēma, ko Jākabs teiks, kad bieži vien cilvēks saka, bet es jau pildu likumu, es jau daru tā un tā, es jau pēc bauslības. Bet šeit, ja tā var teikt, Jākabs iet daudz tālāk par bauslību. Viņš runā par tuvāku mīlestību, kas balstās ticībā Kristum. Un man šķiet, ka tas ir tāds pasaulīgs domāšanas veids, kad mēs atdodam godu kādam, jo mēs patiesībā netieši vai aizmuguriski domā, ka arī mums pagodinās, ka arī mums atlīdzinās, ka mēs patiesībā tādā veidā... Reāli, protams, te būs labas attiecības, bet vajadzīgas tās labās attiecības. Ne jau es runāju, kad, lai būtu sliktas attiecības ar zeltpirkstēnu. Absolūti nē. Tev jau nevajag. Bet redzi, 5. pants ļoti tāds raksturīgs. Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Tātad no šīs raksturvietas izriet, ka nabagi iemantos debesu valstību. Bet šie nabagi būs tātad arī bāreņi, atraitnes, pa ko jau Jākabs runā. Un es domāju, viņiem ir sava vieta un ļoti labi. Ja viņi ir mūsu draudzē, par viņiem rūpējās, un es saprotu arī, ka nāk kaut kādi pārstāvi, varbūt ierēģi un valsts pārstāvi un vadītāji, viņiem arī ir sava vieta, bet ja mēs neatrodam vietu un uzmanību draudzē, tas, ko sauc Jākabs par nabagiem, bet aiz tiem nabagiem slēpjas ļoti daudz cilvēku kategorijas, kas varbūt dažādos trūkumos vai dažādās dzīves situācijās, tad nav pareizas šīs proporcijas.
tad patiesībā mūsu tas skatiens nav evaņģēlisks. Tad tu saki, vajadzīgs ir godāt nabago un arī godāt bagāto. Nu jā, arī Pāvils par to runās, jā. Atdodiet cieņu, kam cieņa pienākās un tā tālāk. To viņš diezgan skaidri arī pateiks. Respektējiet sabiedrību, kurā jūs dzīvojat, cik šis respekts arī pienākās. Nu, es tev vēl vairāk, Andri, savā draudzē nosēdinu vienu ļoti bagātu vīru un blakām vienu atvaino bombzīti, kas nu pat ir ienācis iekšā. Jā, viņš ir netīrās drēbēs, varbūt turpat ir oži un vēl kas. Un nosēdina viņus abas divas blakus pirmajā rindā. Nu. Redz, tas arguments interesanti. Tu ļoti labi norādīji uz to 5. pantu. Jēkabs mūs vada. Sākumā jau bija, ko jūs darat, kas tur ir ienācis, un pēkšņi klausieties, mani mīļotie brāļi, Dievs. Un liekas, īstenībā tas arguments neiet kopā, nekur jau nebija runa par Dievu. Bija runa, ka mēs to, ja Dievs dara ļoti labi, ja Dievs ir izredzējis. Nē, šeit ir mazliet dziļāks apakšā. Ja nākam uz baznīcu, vai kāpēc vispār ir baznīca? Tā kā Jēzus teica, tas ir lūkšanu nams. Ja? Tā ir primāri vieta, kurā cilvēks ar Dievu un Dievs ar cilvēku satiekās. Un tad Jēkabs šo Dieva darba argumentu rāda, ka viena nabaga lūkšanu Dievs vairāk var paklausīt, kā tā zeltpirkstainā, jo bagātība ticībai patiesībā ir vairāk kā šķērslis, nevis kā, jo viņa pat kā garīgs uzdevums vai pārbaudījums, viņa vienalga paņem lielu laiku ar to bagātību, tam bagātam tik galā, kur viņš to pašu laiku kaut vai varēs, nezinu, sēdēt dabā, klausīties putniņos vai patiešām iet palīdzēt bāriņiem un atraitnēm. Bet viņš to nedara. Otrs, mums jāsaprot mazliet arī tas konteksts, kāpēc tad tur ir tā jaunā tūkumā tā sinagoga un tā tur grieķu tekstā. Proti, mums būtu jāpabrauc uz austrumu zemēm šodien, lai redzētu to, kā es lasu gan Indijā, gan Ķīnā, to ļoti labi varētu pieredzēt, kur bagātība ir ekvivalents Dieva svētībai. Ja cilvēks ir bagāts, viņš jau ir piepacelts Dieva acīs, viņš jau drīkst pārkāpt daudzus likumus, viņš jau drīkst dzīvot, kā pašam drusku ienāk prātā, jo Dievs jau viņu caur to vien ir izredzējis. Tāda pati doma, kā mēs jau no Jēzus vārdiem saprotam, bija arī ienākusi jūdu tautā. Ja jau bagāts, tā tad Dievs dzird viņa lūkšanas, jo galu galā visi taču lūdz pēc naudas. Ja? Tas arguments, un, protams, ja visi tā lūdz, tad tie, kam tā nauda ir, viņi ir čempioni šai ziņā. Bet klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs? Ja? Jo tiklīdz kā mēs saprotam, ka Dievam sirdī tuvāk ir tie, kam pasaulē iet grūti, un tamdēļ tīri pragmatiski tāds, kad draudzē ienāk, ir godājams, jo viņa lūkšanu Dievs vairāk dzirdēs kā jebkura bagātnieka. Tas ir tas arguments apakšā. Jā, un tāpat laikā es svētīju bagātos cilvēkus, kuri ir dievbijīgi un kuri varbūt nevar iet tieši tur apmeklēt atraitnes, jeb bāreņus, jeb nabagas, bet patiešām Dievs viņiem ir devis gudrību, ir devis svētību biznesā, viņiem tā naudiņa nāk, vienalga vai tie ir 1000, 100 000 vai miljoni, slavu Dievam, un viņš dod tālāk, svētīdams, un te man nav nekādas absolūti ne pārmetumi, nekas. Ja viņš nāk un strādā, bet tad te ienākot telpā, kas tad notiek? Vai viņš uzreiz ir godājamāks nekā tas, kam varbūt ir mazāk pensija? Un varbūt, ja, tad te gan ir jārunā. Ja viņš gaida, lai viņam būtu vienmēr rezervēts krēsls, tikai tāpēc, ka viņš ir ziedojis šo krēslu konkrētā dievnamā, jeb uzlicis jumtu, jeb vēl atjaunojis vēl kaut ko. Un tad ir tas jautājums, es domāju, tad uzreiz attiecās šī raksturvieta. Jā, te jau arī tas, ko es nedaudz sākumā pieminēju, tālākā pantā Jākabs saka, tad tie nav tie, kas jūs uz tām tiesām, tad nemitīgi stiep mēs nevelti ilgu laiku korintiešies un Rolands ļoti ieejoši sākumā sen atpakaļ skaidroja, kas tā par vietu un kāda tā situācija. Bet ja mēs pārlecam uz šodien, vai tad nav bieži vien arī tā, ka tie mēģina, labi, tiesas vietā likt to, ka man ir nauda,
tev ir jādara, ja baznīcai, ja draudzē ir jādara tā, kā es gribu. Tā jau ir tieši tāpat tiesa, jeb tas veids, ka tāpēc, ka man ir tas 2 gradzeni, 3, man ir tas stāvoklis, lūk, es tad došu, ja tā nedarīs, tad es nedošu, sākās manipulācijas, un šeit ir arī Jākaba dienās, un viņš saka, jūs sākat likt negodā Dievu, pakļaujoties cilvēkiem, viņu tiesām un mēģinot te dalīt sfērās, jo Dievs skatās uz ticību, uz ticības mēru. Ne jau tāpēc, ka es esmu nabaks, tad tas vien ir, sacīsim, varētu teikt, tā ir atslēga uz debesu valstību. Jā, ir jāiežēlojas, jāskatās, kur, kāpēc, bet arī te ir tas, ko Rolands sacīja par to lūkšanu, arī, ka te var būt tas ticības mērs, un tā lūkšana ir daudz dziļāk, sirsnīgāk un nāk ārā. Līdz ar to mums ir jāmeklē arī tas līdzsvara, balansa moments. Un droši vien tā visos laikos ir bijusi un būs kaut kur savu veidu, neteiksim problēma, bet izaicinājums. 9. pantā mēs lasām, bet ja jūs cilvēku vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku. Es nezinu, cik bieži mēs to vispār atminamies. Jaunā tulkumā, ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienes, man šķiet, ka bieži vien lietojot vārdus, tiem ir garīga nozīme un tiem ir nozīme, kā pasaulē tos saprot. Tu sacīji, tu svētī dievbijīgu bagāto. Protams, ja bagātība ir zīme, caur kuru cilvēks aug pazemībā, dievbijībā, kalpošanā, amen un slava Dievam, bet šeit viesturis ir ļoti labi pacēl. Kas tad bagātība var būt? Tā var būt gan vara, gan uzkundzēšanās, gan tiesāšanās, gan arī zaimi, jo cilvēks bagāts vienmēr ir kārdināts ne jau balstīties vārdā, bet balstīties savā varā, spēkā. Un te ir runa par tādu bagātību, kas izmanto savu varu. Jā, kas patiesībā nav ne evaņģeliska, ne tāda, par kuru runā Kristus. Un es domāju, viesturs sacīja, kad bagātība ir svētība, jā, bet tāpat laikā jūdu izpratnē, arī dievbijīgi jūdu izpratnē nabadzība ir svētība caur to, ka tā dara cilvēku bagātu, bet garīga evaņģeliska nabadzība kā pirmā kalna svētība. Pāvils teiks, Kristus palika nabaks, vergs, kalps, lai mūs darītu bagātus. Tad šī doma Dievvārdā ļoti klātesoša. Mēs nevaram tikai aiziet uz tādu labklājības teoloģiju, pārprastu labklājības teoloģiju. Jā, es gribētu te piebilst par to nabago. Viesturs jau teica, ka nabadzība nav caurlaida uz debesīm. Jo tad, kad mēs sākam domāt, un bieži vien ir tāds uzskats, ka esi nabaks, tev tu esi kandidāts uz debesīm, tur nav nekāda problēma. Bet šeit ir tie vārdi, te ir tie vārdi, ko viņš apsolīs tiem, kas viņu mīl. Šeit ir mums jāņem vērā, ka ne jau katrs nabaks ir tāds. Tātad ir cilvēks, kurš tic Dievam, viņš ir tai pašā draudzē, turpat viņš ir, bet tikai tāpēc, ka viņš ir nabadzīgāks, mēs viņam neizrādam atbilstošu cieņu. Tātad šis cilvēks, viņš tic Dievam, viņš ir nabadzīgāks, viņš lūdz Dievu, un daudz, kas viņa dzīvē nenāk viegli, viņam ir vienkārši jātic Dievam. Un tad, kad viņš tic Dievam, un tāpēc viņš tic Dievam un nekurnē pret Dievu, ka viņš viņu mīl. Ir cilvēki, kuri ir nabagi, viņi kurnē, viņi lamā Dievu, ka Dievs viņam nedod, redz, kāds tas ir bagāts, un tam dod, un man es tev, man neko nedod. Bet šeit Dievs, tas ir apustulis, Jēkabs skaidri un gaiši pasaka. Cilvēks, kas mīl Dievu, cilvēks, kas lūdz Dievu, un cilvēks, kurš uzticās Dievam. Tas ir godājams. Nāk prātā divas vietas no evaņģēlija. Tā viena ir, kad Jēzus bija templī, un tā, kad cilvēki pienes tos savus upurus, un tad bija atraitni, kas atnes 2 ērtavus. Un tad bija tas pārmetums, vai tev vairāk nav. Ja, un Jēzus pateica, viņi ir devusi vairāk nekā jūs visi, jo viņi devusi savu padomu, ja, un jūs devuši tas, kas jums ir palicis pāri, un faktiski tas, ko atraitni iedod, viņi iedod to savu dzīvi uztic, ja, un tad mēs runājam par to žēlastību.
Viņa faktiski atdod to, kas viņai ir tajā dienā, un pārējais, jā, mēs paliekam no Dieva žēlstības atkarīgs. Ar citi savukārt dod to, viņiem ir. Un pa Lāceru arī nāk tā līdzība, ko ja es stāstu pa Lāceru. Faktiski, nabagais, tu jau nav tā, kas ir viņa grēks, tas lielākais. Un es neesmu par to, man liekas, ir svētīgi, bagāti cilvēki draudzē, un es domāju, viņiem arī milzīga atbildība ir to bagātību vairot, un viņi daudz ko dara, ko mēs pat nezinām. Jā. Bet kas bija tā Lācera notikumā, to bagāto? Viņš vienkārši bija viņam līdzās, un viņa grēks ir tas, viņš noskatījās dienā un neko nedarīja. Un faktiski tā bija viņa dzīve. Viņš skatās, redz, neko nedara, viņam ir, viņš var palīdzēt kaut to minimāli, jā, dot, jā. Bet viņš vienkārši noraudzījās. Tā ir viņa dzīve, man ir mana dzīve, un tā. Es tā kā brīdi aicinu uzmanīties, jo tad mēs aiziesim pavisam prom, jo tēma, ko apustulis Jēkabs grib mums rādīt, ir nevis bagātība un nabadzība, bet mūsu attieksme pret cilvēkiem. Lai mēs, jo tā būtu tēma, bet ja mēs no šī lasījuma secinātu, ka mums tagad jācenšās būt nabagiem vai vēl, tad tā būtu pārprasta, vai ne? Jūs piekrītat, vai ne, ka tas viņa uztraukums ir, kāpēc viņš saka, vai jums pašiem nebūtu jāsāk par sevi šaubīties, vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi, ja? Jā. Viņš tāpēc izaicina, ka tā attieksme, ko Jēzus parāda man, neparādās tālāk. Jautājums brāļiem, tāds, ko es tā sastopu cilvēku domās, bet kādu tad tas tā iznāk? Ja mēs runājam par zeltpirkstainu, tas nozīmē, ka tas ir nevis viens gredzeniņš, bet visi pirksti, sacīsim. Vai mēs varētu tā salikt kopā, ka ir rakstīts, tev būs savu tuvāko mīlēt, un ka viņš, tad pietiek vienu lielu smuku gredzenu. Kāpēc vajag visiem? Kāpēc tu tos 3 negribi novilkt un izdalīt tiem bāriņiem un atraitnēm? Vai tādu jautājumu var jautāt? Jo, savā ziņā komunisti jau šito pajautāja, bet savā ziņā ir tā mazliet, ko Jēkabs raksta, viņš tā nepieļauj pārlieku lielu spriedelēšanu, ka tam, kuram visi pirksti gredzenos drēbes maksā vairāk kā viena cilvēka gada iztikšana. Es tev drīkst jautāt pret jautājumu. Es tev drīkst jautāt, mēs viens uz otru nedusmojam. Atstāsim tagad zeltpirksteinos gredzenes. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tev nav. Bet paņemsim to, kas tev ir. 2, 3. Apstāsimies pie 3. Saproti, es tev saprotu, ko jautāt, tas ir labs pretjautājums. Es piekrītu. Es to arī sev. Pagaidi, cik man ir uzvalks skapī, cik man ir šlipses skapī, kāpēc tam nabadziņam es jau sen neesmu iedevis, vai es visas lieku, nelieku, vai man ir tur vēl kaut kas, vai es to lietoju. Ne tā, kad es tagad to, ko es nesīšu uz miskast, to došu nabagiem. Bet pagaidi, tu nelieto, un tu arī precīzi tas, ko Jāni, tu sacīji. Ka mēs nelietojam, jeb tu sacīji, piedod, Andri, tu sacīji, jā, ka tas grēks jau ir tas, tomēr Jānis sacīja, grēks jau ir tas, ka tas bagātais neko nedarīja un atļauj, redz, kur cilvēks tepatās druskas lasa. Un viņš neko nedarīja. Kaut arī viņš varēja varbūt iedot vienu kaut vai pusgraust maizīt, jeb kaut ko, redz, kur nāc ņem. Bet viņš bija augsts un viņam tas nerūpēja. Es tieši par to šo raksturvietas prediķu, un tur vēl nianses ir. Viņš rīkoja viesības, viņš bija greznās drānās tērpies, un tas notika pie viņa nama durvīm, un radība, šī gadījumā suns gāja aizīt un izrādīja līdzcietību pret Lāceru, bet viņš no tā visa, tā kā tu saki, kā distancējās. Un īstenībā nav pat teiks, ka viņš bija slikts cilvēks. Un pareizi, te ir tas, ko Rolanda, tu tieši sacīja, tieši par kādu ir mūsu attieksme. Un tad, tagad noslēdzot mūsu raidījumu. Jēkabs saka 12. pantā tā, runājiet un rīkojieties tā, it kā jūs būtu tiesājami pēc brīvības likuma. Es vēlreiz Jāni izlasīšu, es saprotu. Runājiet un rīkojieties tā, it kā jūs būtu tiesājami pēc brīvības likuma. Tas ir jaunais tulkojums. Es varētu lasīt, ko te vēl ko citu, es nevaru atrast. 12. pants.
žēlastība nebēdā par tiesu. Tas ir brīvības likums, es domāju, ir tas, kad mūsu sirdī ir Dieva mīlestība un žēlastība. Mēs rīkojamies pēc tā likuma, kas ir rakstīts mūsu sirdīs caur Svēto garu. Jo mīlestība izliet mūsu sirdīs caur Svēto garu. Mēs nevaram būt cietsirdīgi, ja Dieva gars uzrunā mūs, ja mēs paklausam Dieva garam, ja mēs mīlam Dievu, tad tur skaidri noteikti rakstīts. Mīlestība izliet mūsu sirdīs caur Svēto garu. Tātad mēs mīlam Dievu un mēs mīlam savu tuvāko. Un kas ir tuvākais, ja es teicu savā līdzībā par samarieti? Es visu laiku aicinātu iet tajā ticības dziļumā, un es domāju, teiksim, par to žēlastības brīvību. Jo tam bagātam, vai es pat domāju, jebkuram ir kaut kādas lietas, kur tev ticībā ir jāpārvar, sev jāsalauž. Un es tā domāju, arī tam bagātam, ja tu iedomājies to situāciju, ja tev vienu brīdi nekā vairs nebūs, kā tu varētu dzīvot, vai tev tā ticība, ar kur tu ieeji baznīcā, jā, vai tajā saiešanas vietā, vai viņi arī tad būs. Un bieži vien ir tā, ka kaut kas dzīvē tev salūst un mainās, un tu neesi tam bijis gatavs. Jā. Starp citu, pēdējā krīze. Jā, parādās, ka ļoti daudzus piespieda pēkšņi griezties uz upes virtuvi. Tie, kuri bija labā statusā, es neteikšu bagātnieku statusā. Pareizi, ko tu saki, dzīve pēkšņi pagrieziens, un tu esi faktiski jau ir tā. 3 algu attālumā mēs esam no upes virtuves. Visi. 3 algas paņemsim nost, kad neizmaksās. Un jau cauri jau. Kur tu saņemsi kādas ienākumus? Nav. Un tad tā, protams, tā žēl. Un tad, tu ieies iekšā baznīcā, tā kā rakstīts sinagogā. Bet vienalga sapulcēšanās vietā ieies iekšā un tev vairs pat nemaz nesveicina. Jo izrādās, ka tev vairs nav tik liela alga. Patiesībā, cik labi, ka Jēkabs par šo te runā. Par to jau arī Kristus runā. Bet 13. pantā, ko Jānis jau lasīja, jo tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību. Žēlstība nebēdā par tiesu. Runājiet un vēl tomēr atgriežoties, runājiet un rīkojieties tā, it kā jūs būtu tiesājami pēc brīvības likuma. Vecais tulkojums ir tā, runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums. Mazliet vairāk paskaidrojiet, es noteikti domāju, ja ir svabadības, ja es esmu brīvības likums, tad jau kāda tur man vairs tiesa? Evaņģelists Jānis saka 8. nodaļā, ka patiesība dara cilvēku brīvu, un šeit, kas tad ir šis brīvības likums? Tas ir tas kunga bauslis, tas ir tas jaunais likums, mīlēt Dievu pāri par visam, mīlēt savu tuvāko, kas to piepilda, kas tajā paliek, tas patiešām tad ir brīvs, un mīlestības daba, kā to redzam, mīlestība ir žēlsirdīga. Tā ir līdzcietīga, tā ir laipna. Un, ja jau mēs kā Dieva bērni gribam dzīvot pēc šī jaunā likuma, tad šī jaunā tulkuma ir daudz labāk. Tad žēlsirdība daudz kārt pārspēja tiesu. Tad šī žēlsirdība ir jāparāda. Tā ir jābūt klātesošai mūsu dzīvē. Un tā ir, tā var teikt, mēs runāsim tālāk par ticību, tā ir mūsu ticības sastāvdaļa. Ja, nav iespējams ticēt, ja tu neesi žēlsirdīgs, ja tu neapžēlojies un tu neparādi žēlastību un žēlsirdību pret savu tuvāko. Īpaši jau pret tām kategorijām, par kur neviens nerūpējās, kas jau ir atstumtas un pret kurām jau jūdu likums vecajā derībā tev bauslība prasīja, lai tu būtu nomodā par viņiem. Bet šeit vēl vairāk mums ir šis kunga bauslis, kunga pavēle. Un cik mēs tā Jēkabs pazīstams Jeruzālemē kā bīskaps, kā Jēkabs taisnais, ko cienīja arī ebreji, kurš bija ļoti dziļi sakņots arī ebreju domāšanā. Tāpēc mēs šajos dažos teikumos sastapāmies ar tādiem vārdu salikumiem kā ķēnišķais likums, tagad svabadības vai brīvības likums, ja? Jo Dieva likumi ebreju domāšanā
Tas arī visu sastrukturē, tas arī visas attiecības. Atnāk Dieva dēls un nevis atbrīvo no paklausības likumam, atbrīvo no likuma apsūdzības. Likums vairs nav tie svari, uz kā mēs tiekam svērti, visi tie, pie kā Dieva dēls ir atnācis. Tātad visi tie, kas ļauj viņam sev tuvoties. Tad tu parādi žēlastību un tev arī tiks parādi. Tas noslēgums ļoti interesants, grieķiski vispār jocīgs tas teikums, un tā viņš arī paliek. 13. pants, tur jaunais vecais tulkojums, grieķiski 3 vārdi. Žēlastība lielās tiesai. Viņa lielās tiesas priekšā, tas ir ļoti neparasti, kā viņš to pateica, bet to tēlu, ne tik daudz tā loģiski, bet to tēlu mēs varam iedomāties, ja, ka viņa nebēdā patiesi par tiesu. Kāpēc? Jo Dieva dēls ir atcēlis bauslības, apsūdzības funkciju, bet ne paklausību. Viņš pats zem viņas stāvēja, kā gan citādi mēs. Jā, tur daudz nav ko piebilst, tieši tā ir arī šeit. Akcents jau ir uz sevi. Jēkabs uzrunā katru personīgi un kā tu rīkojies. Jūdu tādā sabiedrībā un bieži vien arī kristieši vienu otru no baušļiem piesauc un skatās, un vai es to pildu vai nepildu, jeb to ievēroju, to neievēroju, tad es tiesā vai kaut kur eju cauri, un Jēkabs ar šīm ilustrācijām, tās, pie kā mēs ļoti ilgi kavējāmies, faktiski bija tā viņa mērķa ilustrācijas, kur viņš ilustrēja ar piemēru bagāts nabaks, kādas ir attieksmes, kāda ir teoloģiskā bāze, viņš nedaudz piesauc, un tagad saka, ka kunga likums, Andris jau viņu citēja un atgādināja, mums ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, un tagad te jau parādās tas ticības moments, kas ir skaisti izteikts ar to žēlsirdības lielīšanos, jeb žēlastības, jeb to, ka žēlsirdība daudzkārt pārspēja tiesu. Bet, ja tu dzīvo pēc kaut kādiem punktiem, tu gradē cilvēks, tu skaties pēc tā vai kaut kā, tad nav nekādas apžēlošanas. Tu jau esi, Jēkabs saka, tu jau esi pārkāpis baušus, tu vari visus pārējos piesaukt, ka tu esi turējis vai darījis, bet tu esi caurkritis. Jā, un tādēļ skaties, kur tu ej. Bet tad tas nozīmē, ka tūlīt šīs nedēļas sabatā, es domāju, gan sestdien, gan svētdien, steidzīgi ir jāiet īpaši šis grēks jāsūdz, ka es esmu daudzkārt varbūt uzlūkojis cilvēku pēc viņa titula, ieņemamā amata, varbūt pat bagātības, varbūt pat vēl. Kungs piedod. Tas ir jānāk Dievu priekšā un jānožēlo. Te ir gan jāsaprot vispirms, ka to vajag nožēlot. Jēkabs par to saka. Viņš jau vēl saka, ka vispār ļoti strikti pēc bauslības mīļējums vispār nav žēlastības. Un tad kungs patiešām piedod. Bet interesanti, nākošajā raidījumā mēs runāsim vēl interesantāku tēmu. Izlasīšu tikai 1 pantu 14. Ko tas palīdz, mani brāļi? Ja kāds teica, tam esot ticība, bet tam nav darbu. Vai ticība viņu var izglābt? Te būs ļoti, ļoti, es domāju, karsti. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Un cik labi, ka svētie raksti atklāja mums, ko darīt, kā rīkoties, un pēc tam arī dod iespēju nākt Dievu priekšā, nožēlot un saņemt žēlastību. Un pēc tam parādīt to saviem līdzcilvēkiem, saviem tuvākajiem. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, visu labu.